Es jums tūdaļ nocitēšu 5 smagus, šokējošus ezotēriskā murga gadījumus, kur cilvēki pazaudēja savu laiku, savu enerģiju, savu dzīvi, savas attiecības, savu izaugsmi un savas finanses. Pirmais – kritiskās domāšanas trūkums un manipulācija. Piemēram, Jānis, pieņemot ezotēriskās teorijas bez kritiskās pārbaudes, kļūst par vieglu mērķi manipulētājiem, kas izmanto viņa ticību, lai pārdotu neefektīvus produktus vai seminārus. Viņš var zaudēt ievērojamus finansiālos līdzekļus, iegādājoties enerģijas dziedināšanas amuletus vai piedaloties kursos, kas sola dzīves uzlabošanu. Tātad sola iegūt brīvību, bet gala rezultātā atņem tikai un vienīgi gan jūsu fokusu, gan jūsu laiku. Otrais – atkarības no ārējiem autoritātēm un to izmantošanu meklējot popularitāti. Piemēram, Anna nonāk emocionālā un finansiālā atkarībā no pašpasludinātajiem ezotēriskas gurū, kuri manipulē ar viņas ticību un dziļo vēlmi atrast dzīves jēgu. Šis guru izmanto Annas un līdzīgi domājošus cilvēku traumas un neaizsargātību, lai veicinātu savu popularitāti un autoritāti sociālajos mēdījos un citās platformās. Viņš rada ilūziju par ekskluzīvo kopienas piederību, kurā vienīgais glābiņš no personīgajām ciešanām ir caur viņa piedāvātajiem produktiem un semināriem. Anna zaudē ne tikai spēju pieņemt pastāvīgus lēmumus, bet arī tērē ievērojamas naudas summas, atbalstot guru, kurš pārdod ilūziju par dzīves uzlabošanu. Tā vietā, lai sniegtu patiesu palīdzību, šī guru izmanto savu ietekmi, lai palielinātu savu sekotāju skaitu un finansiālo labklājību, spēlējoties ar cilvēku traumām un viņu vajadzībām. Trešais – finansiālās izmaksas un manipulācija ar cerībām attālināt no dzīves jēgas. Piemēram, Roberts iztērē ievērojami finansiālos resursus piedaloties ezotēriskās semināros, kurus vadītāji reklamē kā unikālu iespēju sasniegt patiesu laimi un dzīves pilnību. Tomēr šīs aktivitātes pamatā slēpjas manipulatīva ideja, kad cilvēki nevis tuvina dzīves būtību un mīlestību pret dzīvo, bet gan attālina no tās, pārvēršot dzīvi par bezgalīgu meklējumu pēc nesasniedzamā ideāla. Šāda manipulācija ar Robertu un līdzīgi domājošo cilvēku cerībām un vēlmēm izraisa ne tikai finansiālus zaudējumus, bet arī emocionālu vilšanos, kad apzinās, ka solītie rezultāti un apsolītā pārveidošanās netiek sasniegta. Vietā, kurā cerēja atrast atbildes un dzīves jēgu, Roberts un citi atrod tikai tukšumu un aizvien lielāku atraidījumu no patiesās dzīves pieredzes, kurā galvenajās lomās ir ikdienišķā mīlestība, prieks un cilvēciskas attiecības. Ceturtais – finansiālās izmaksas un manipulācija ar cerībām aizvedot jūs no dzīves patiesības. Piemēram, atkal Roberts tērē ievērojams savus dzīves laiku, meklējot atbildes un dzīves jēgu caur astroloģiju, taro lasīšanu, dievišķajiem kursiem, lauku lasīšanas, 5. dimensijas pāreju, rakāšanos iepriekšējās dzīvēs. Šīs darbības tiek reklamētas kā ceļš uz patiesu laimi un dzīves uzlabojumu, bet patiesībā tās aizved no dzīves būtības un mīlestība pret dzīvo. Vietā, kur Roberts cerēja atrast dzīves pilnību un dziļāku sapratni par sevi, viņš sastopās ar manipulatīvu praksi, kas izmanto viņa vajadzības un cerības, lai gūtu finansiālo labumu. 5. Finansiālās izmaksas un uzticēšanās zudums, meklējot dziedināšanos ezotērikā. Piemēram, piedzīvotās traumas dažkārt noved cilvēkus, piemēram, Robertu, pie neticības sabiedrībai un tās institūcijām, tostarp arī terapeitiem. Viņi pievēršas ezotērikai, jo bija mēģinājums atrast alternatīvu dziedināšanās veidu, kur viņš nejustu vajadzību uzticēties tiem, kas varētu viņu atgriezt dzīvē. Tā vietā viņš tērē naudu un laiku, meklējot atbildes un mierinājumu astroloģijā,
taro lasīšanā un citās praksēs, kas sola vienkāršus risinājumus sarežģītajās problēmās. Taču šī pieeja tikai pagarina viņa emocionālo ciešanu ilgumu, novēršot no patiesas dziedināšanas ceļa, kas prasa uzticēšanos, atklātību ar profesionālu palīdzību. Roberts, kā arī citi līdzīgā situācijā esošie cilvēki atrodas grūtībās, jo viņu pirmā traumas pieredze ar neticību cilvēku radījusi dziļi iesakņojušos uzticēšanās trūkumu, kas kavē viņam pieņemt reālu un efektīvu palīdzību. Ja jūs esat iestrēguši šajās dziedinošajās lamatās, lauka lasīšana, taro, astroloģija, dieviešu kursi, vibrāciju celšana, naudas enerģijas piesaistīšanu. Ja jūs tā informācijai ticat, tad jūsos sēž iekšā reāla trauma, kas liek ticēt kaut kam šādam. Un tagad paskatieties uz visu šo laiku, kuru jūs esat patērējuši, visus šos gadus, un paskatieties nevis uz to, ko jūs domājat, bet uz tiem faktiem, kādas ir kļuvušas jūsu attiecības, kādas ir kļuvušas jūsu finanses, un kā jūs ikdienā jūtaties, vai jūs esat apmierināti ar savu dzīvi. Es iesaku jums vienkārši atrisināt šo vienu emocionālo traumu, ar kuru jūs jau gadiem cīnaties un uzdodat sev šos te iekšējos jautājumus. Šī trauma slēpjas jūsu bērnībā, un šī trauma ir pirmā izpausme, kur jūsu apziņa meklēja vieglāko ceļu. Ja jūs panalizēsiet savus guru, kam jūs sekojat, jūs ieraudzīsiet caur viņu tekstiem, grāmatām, fórumiem, blogo, kad viņi ir traumēti cilvēki. Izdariet secinājumus.